Tiesas diena tuvojas. Pēdējā laikā pasaules gala tēma ir nodarbinājusi visas pasaules ziņu platformas. Šodien vairs nav jāskatās katastrofu filmas, lai izjustu pastardienu tuvošanos. Pietiek ieskatīties sociālā tīkla barotnē, lai saprastu, ka tuvojas laika gals. Mēs redzam tās liesmojušās pazīmes briesmīgajā osīnajā karā pret Ukrainu, un bērni atcerās uz zemestrīces drupām Turcijā. Nekad agrāk kodola globālā dabas sabrukums un draudi nav bijuši tik reāli. Pat asteroīdu trieciens atsevišķām valstīm vairs nešķiet maz ticams, jo Zemes iedzīvotāji arvien vairāk pieprasa debesu atriebību pret nevainīgiem izlietiem bērnu un pieaugušiem asinīm. Tāpēc kosmosa katastrofas ar milzīgu tsunami un nav tālu. Bez mīlestības pasauli nodrab un sten. Daudziem cilvēkiem skumjas ir kļuvušas tikai par biznesu, tāpēc tuvojas apokalipse, mostas supervulkānu un gatavojas sprādzieniem, kas var noslaucīt no Zemes visas attīstītās civilizācijas. Un pie visa vainīgs cilvēks, radītājs, kronis, kurš pamet radītāju. Abonējiet teleprogramu kanālu Slutņenko, lai pētītu pravietiskus videoklipus par Bībeli. Rakstiet man par garīgo sadraudzību, ja nepiedara nevienai baznīcai, lai Dievs jūs glābj.